Tātad nākamā stunda par pieredzi pasaulē un dodu vārdu Oliveram Bulo. Please, Oliver, the floor is yours. We are happy you are here. And it's good to be in Riga. Un man ir prieks būt Rīgā. International Anti-Corruption Day. Un arī visus sveicu korupcijas apkarošanas dienā. Arī skatījos, tad gāju pa Ziemassvētku tirdziņiem, meklēju dāvanas bērniem, un tur tad arī dziedāju pie eglītes, un tad es padomāju, nu jā, varētu pamainīt šos te vārdus uz to, lai nevis es vēlos, lai katru dienu būtu Ziemassvētki, bet gan es vēlos, lai katru dienu būtu diena pret korupciju. Esmu autors, starptautisks žurnālists, izmeklēšanas žurnālists, un es pirms 24 gadiem aizbraucu uz Krieviju, jo man vienmēr tā ir interesējusi, jo patiesībā man nebija arī nekāda nodoma rakstīt par korupciju. Vispār lielāko daļu laikā es arī tur neko par to nerakstīju. Es rakstīju par Čečenijas kāru, es rakstīju par cilvēktiesību pārkāpumiem, par to, kā neatkarīgas politiskās partijas tiek slēgtas vai nospiestas, un visdažādākās citas depresīvie temati, par kuriem ir jārunā, kad esam Krievijā. Un, protams, kā nebija iespējams dzīvot Krievijā un neiesaistīties un kaut kādā veidā nesastapties ar šo te tematu, nesastapties ar to korupcijas tematu. Un, protams, kā tieši tāpat, lai kādu uzziņu saņemtu, arī ārstam bija jāmaksā 500 rubļu, dažkārt arī staigājot pa ielām, ir policijas darbiniekiem jāsamaksā, lai viņi tevi neapcietinātu par to, par ko viņi paši ir izlēmuši to izdarīt. Biju Sočos, un tad ar prāmi pārcēlāmies uz Turciju, un $200 sodu samaksāju par to, ka man bija biznesa vīza, un es biju turisma zonā. Manuprāt, tas ir tas korupcijas visspilgtākais piemērs. Patiesībā viņi arestēja visus uz prāmja, visus vīriešus, un tāpēc es biju viens no, patiesībā tas man liek domāt, ka es biju viens no tiem, kas samaksāja šo sodu tieši tāpat kā visi pārējie, tāpēc, ka viņus taču beigās atbrīvoja. Bet kas tad ir šī korupcija? Un pēc 2014. gada revolūcijas Ukrainā, jā, tas bija pirms 10 gadiem tieši, kad bija Maidanā Kīvā protestētāji, un viņi protestēja pret Janukoviča lēmumu uzgriezt muguru sadarbībai ar Eiropu un vairāk atkal paplašināt sadarbību ar Krieviju un pieņemt tās naudu. Protams, ka pirms tam viņš ar helikopteriem ved no turienes naudu un mākslas priekšmetus, kas arī aizsāka to krīzi, kas turpinās vēl šodien. Tas bija pārsteidzošs laiks, tie mēneši pēc 2014. gada februāra, kad īsā laika posmā pastāvēja unikāla iespēja žurnālistam redzēt šo te aizkulišu korupciju, skatīties, kam tiek tērēta nauda, ierēģi, kam tērē. Tie, kas ir bijuši Kīvā, Janukoviča pilī, arī Ukraiņi man to saka, un tāpēc nav nekāda iemesla viņam neticēt. Tā ir tāda 5 stāvu, tā ir augstākā vai lielākā guļbūve pasaulē vispār. Viņam bija dažādi certifikāti tur pie sienām un apliecības par to, ka viņš ir mednieks, gadu pēc gada viņš ir apguvis kaut kādas, viņš tiešām ticēja, ka varbūt tas bija tāds, viņš domāja, ka tas ir vērtīgi. Bet viņam bija vēl mazāka kāda guļbūve mežā, kas ir ārpus Kīvas, un tur nav runa par to, ka viņš medīja, bet tad tur bija ieslēgta teritorija ar medījumu dzīvniekiem, un tad viņi tika arī medīti, tātad, ka tas tika arī tādā kontrolētā veidā. Nacionālais mūzejs Kīvā, tur izstādēs dažādas šīs trofejas, tika izstādītas Janukoviča, un tā bija tāda īpaši dīvaina mākslas izstāde, bija arī Janukoviča portreti, bija dažādas dāvanas, kas viņam ir dotas, arī Staļinam kādreiz Staļinam piederējušās, un ļoti, ļoti daudz, un tad Picasso un visdažādākās citas lietas, kas ir saistīts arī ar medībām. Cirvji, ieroči, nāži. Un, protams, kā bija
bija smieklīgi, jo tas tikai parādīja to, kāda bija viņam pietuvināto gaume pret šīm te lietām. Bet ļoti ātri tapa skaidrs, ka Ukrainas korupcija nav tikai Ukraiņu stāsts. Tik bieži nauda, kas tika zākta Ukrainā, viņa tur nepalika, viņa tika pārvietota tika caur Latviju, Kipru, un bieži vien tas arī nonāca Londonā, kur tajā laikā arī dzīvoju. Un tas man lika, es sajūtu tādu spēcīgu vēlmi ziņot par to cilvēkiem, kas notiek, un cilvēki nezina. Tas bija tik šausmīgi, un cik daudz naudas tiek nozagts no Nigērijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Ukrainas, un tas viss tiek tērēts apvienotajā karalistē ļoti atvērti. Protams, ka tas tā nenotiktu, ja mēs visi par to zinātu, un tad, kā žurnālistam, man bija šis pienākums, vai arī es jūtu šādu pienākumu par to ziņot, un savukārt, manuprāt, Britu arī iestādes un valdība noteikti zināja to, un to neapstādināja. Patiesībā jau viņi vēl vairāk tieši ignorēja to, kas notika. Par ko es uzrakstīju grāmatu? Saucās Moneyland, un tas neko nemainīja. Un tad es rakstīju vēl vienu grāmatu, arī tā neko nemainīja. Jo tieši tāpat, kā tas jau arī vispār Britu valsti apraksta arī tās nosaukumā, ir to, kādā veidā tā apkalpo visu šo sektoru un visu šo naudas plūsmu. Un tad es domāju, ka rakstot šo grāmatu, es domāju, jā, būs cilvēki, kas noteikti sadusmosies par to, ka tā notiek, un būs arī kaut kādas sekas, un tā arī kļūs par politisku grāmatu. Un es patiesībā cerēju. Bet tas nenotika, un patiesībā bija tieši otrādi. To lasīja, to novērtēja The Daily Mail, arī galēji labējs, un The Daily Worker galēji kreisais medijs, abi divi to nosauca par gada grāmatu. Kāpēc es to saku? Es to saku, un visi to uztvēra pilnīgi kā par patiesību, visu, kas ir aprakstīts šajās grāmatās, bet neviens neko ar to nedarīja. Un tā grāmata, ko es rakstu tagad, vēršas pie temata par to, kāpēc cilvēki, zinot, cik nopietni un cik svarīgi ir šie temati, ir tik grūti kaut ko darīt, un kāpēc mēs neko nevaram izdarīt, vai arī mums ir ļoti grūti kaut ko darīt, lai to apstādinātu. Un patiesībā, manuprāt, tas ir ļoti aktuāls jautājums, kad valdības izlemj, piemēram, kaut ko apstādināt, tās to īstenībā var darīt. Piemēram, to, cik daudz cilvēku iet bojā apvienotajā karalistē uz ceļiem, ceļu satiksmes negadījumos. 1970. gados valdība kā savu prioritāti izvirzīja to, lai cilvēki pārstātu tur mirt, un tad šo rādītāju izdevās samazināt par 80%. Tas notika arī daudz kur citur visā pasaulē, un tika ieviesti dažādi drošības pasākumi, vai tie būtu drošības jostas vai vēl kas cits, bet, protams, ka mirst daudz, daudz mazāk. Un tomēr, ja mēs paskatāmies uz pirmo zināmo novērtējumu par naudas apjomu, kas ir atmazgāts visā pasaulē, un tieši tāpat arī Starptautiskais valūtas fonds arī ir novērtējis, cik milzīgs daudzums, cik liels procents katru gadu tiek atmazgāts visā pasaulē. Un es domāju, jā, šie cilvēki, kas novērtēja, tas būtu tas pats, kas būtībā tas pat nav īpaši jāpēta, vai arī tā ļoti detalizēti jāpēta, tāpēc, ka šis skaitlis tiešām ir arī aptuveni precīzi. 2 līdz 5% no visas pasaules IKP ir novērtējums, bet pēc 25 gadiem, pēc dažādām likuma izmaiņām, pēc FAT novērtējumiem Latviju arī kritizē, atzīmē, ar kādām atzīmēm iedod novērtējumu, bet kas tad ir mainījies? Nekas nav mainījies. Patiesībā viss ir tieši sliktāk, jo kopš 1999. gada pasaule ir kļuvusi tikai sarežģītāk. $100 triljoni. Pat es varu izrēķināt to, ka tas nozīmē, ka atmazgātās naudas apjoms ir starp 2 un 5 triljoni dolāru katru gadu. Man ar skaitļiem vispār ir ļoti grūti saprast, ko tas nozīmē. 2 triljoni dolāru. Ja mēs tā parunāsim, kas būtu, ja mums būtu kaudze ar 2 triljoniem dolāru, un tā būtu tāda kaudzīte, kuru mums būtu jāpaskaita $1 sekundē,
70,000 gadi būtu nepieciešams, lai mēs 1 sekundi $1 zīmes skaitītu. $5 triljoni, tas jau būtu vēl ilgāk, lai saskaitītu vispār šo kaudzi naudas. Ja reiz tik daudz naudas tiek nozagts, un mēs varam saprast, ka tas tiek paņemts no kāda, kam tā ir nepieciešama, un to paņem kāds, kuram tā nauda nav vajadzīga, un ļoti daudz cilvēku, kas to paņem, viņi patiesībā dzīvo nemaz netik tālu no šejienes, viņi ir briesmīgi cilvēki, un mēs nevaram apstādināt to. Mēs nevaram apturēt viņus, un kāpēc? Tam ir iemesls, un tas ir par to, par ko ir mana grāmata. Man arī jums Latvijā nav jāsaka, ka naudas atmazgāšana ir kompleksa lieta, sarežģīta, ļoti bieži ir pat grūti saprast, kas ir noticis vai arī kā tas tiek darīts. Un tieši tāpat kā gadījumos ar manām iepriekšējām grāmatām, es sapratu to, ka daudz vieglāk ir atskatīties uz pašu sākumu, kā tas bija tad, kad pasaule nebija vēl tik sarežģīta, un to, kas tur notika, un kad mums vēl bija vienkāršāk to visu saprast. Un atgriežoties pie tā, kā apkarošana ar naudas atmazgāšanu, tas ir jāatgriežas pie 1980. gada Floridā, kur pasaule sāka cīnīties ar naudas atmazgāšanu. Naudas atmazgāšana jau vienmēr eksistēja, un tomēr pirmais likums, tas bija 1970. gadā banku noslēpuma akts, un tad tur bija runa par tiesību aizsardzības darbības operācijā Greenback. Sākās 1980. gadā. Viņi arī savas operācijas nosauca, un tie ir fantastiski nosaukumi. Bet kāpēc Florida? Florida tā īsti varētu pateikt, ka neslēpa to, ka tā ir tāds centrs šādiem ekonomiskajiem noziegumiem, un tur ir, piemēram, San Francisco Federālā rezerves sistēmas banka un citas, un ir tādas filiāles, bet Federālo rezerves sistēma Vašingtonā centrālais birojs tad nosūta arī vēstījumu visām citām lokācijām vai birojiem. Ir kaut kāds tāds, ir plūsma no Vašingtonas, un tad attiecīgi tas ir naudas daudzums, kas tiek izsūtīts uz Federālo rezervju sistēmas iestādēm, kuras izdod naudu. Miami atgrieza 5 miljardus centrālajiem birojiem, tāpēc, ka viņiem bankās tika maksāts tik daudz tieši skaidrs naudas līdzekļu, lielākoties no narkotiku tirdzniecības. Un Miami ar to, viņi to neslēpa, runājot ar detektīviem, kas ir iesaistījušies šie stāsti, vispār ir pilnīgi smieklīgi ar to, cik ļoti atklāti tas bija. Lai atmazgātu naudu, tajā laikā vienkārši vajadzēja kastē atnest naudu uz banku, un tas arī tika izdarīts. Un vēl ir kāds smieklīgs gadījums par to, kad bija inspektori, kas ir iesaistīti atmazgāšanā, tam bija aizdomas, un tad atbrauca mašīna ar kurjeru, kurš ienāca, bet viņam bija tik daudz kastes ar banknotēm, viņš vienkārši palūdza, lai viņam arī vēl apsardzes darbinieks palīdzētu ar šo uzdevumu, lai nestu kastes ar naudu. Un tad vienu dienu šo naudu nozaga, kad kurjers bija automašīnā, un kuras iznāca no bankas un padomāja, ak, jā, kas notiek? Un tad tas apsargs paprasīja, vai izsaukt policiju. Viņš teica, nē, vienkārši izsauc man taksi, es atgriezīšos vēl rīt. Lūk, tieši tā arī Miami tas bija, pat ar šādām kastēm varēja pārvietoties, pat ja tās bija pilnas ar naudu. Ko darīja federāla valdība ar to? Tas, ko naudas atmazgātāji darīja, protams, tas bija nelegāli. Ja jums ir vairāk kā 10,000 darījums, par to bija jāziņo iestādēm, bet viņi neziņoja, jo tas bija ievērojami lielāks darījums par 10,000, bet tā kā iesaistījās FIB, Miami policija, un tas tika par to sāka ziņot, un tad viņi vairs nevarēja tādā veidā atmazgāt līdzekļus, kā iepriekš darīt. Tas atrisināja naudas atmazgāšanu, bet, jā, visi saprot, ka, protams, ka tas tā nenotika. Ko viņi izdarīja? Viņi sadalīja šos naudas summas tādos iepakojumos, kas ir nedaudz mazāk par $10,000, maksāja vairākām bankām vienlaikus vai daudz dažādās sadalītās porcijās, lai izvairītos. Ir dzirdēts arī tāds smurfings vai tehnika, kad sadala darījumu mazākās daļās.
lai izvairītos. Lūk, no turienes arī nāk šis termins, tāpēc, ka divi detektīvi, viņiem bija bērni, kuriem ļoti patika šī te multene par smurfiem, kas ir zili cilvēciņi ar baltām cepurēm, kuri neko nedara visu dienu, tātad viņu ikdiena paiet šādā veidā. Un detektīvi redzēja to, ka viņi vienkārši skraidīja pa bankām un neko citu. Viņi atgādināja šos te smurfus, ne jau tāpēc, ka viņi bija zili, bet tāpēc, ka viņi šīs te darbības veica un līdz pat šai dienai tas tā ir pazīstams. Strumfs ir tas, ko to sauc Francijā, un no turienes arī nāk šie tēli, bet arī Francijā to sauc par smurfiem, nevis strumfiem, tāpēc, ka strumfi viņiem izklausās pārāk dumji. Nu jā, tā ir, bet, acīm redzot, smurfi neizklausās tik dumji, kaut gan patiesībā viņi skan tieši tikpat dumji. Un lūk, šādas darbības, vai tas atkal ieviešot kaut kādus jaunus ierobežojumus, vai tas tiešām varēja atrisināt arī naudas atmazgāšanas problēmas. Naudas atmazgātājs saprata, ka ir dažādi citi risinājumi, bija jālido, piemēram, ar privātajām lidmašīnām, varbūt tikai uz Bahamu salām vai Kaimanu salām, Britu Virģinu salām, citur un citām jurisdikcijām, kas bija ļoti tuvo Amerikas Savienotajām valstīm, bet tur nebija tātad tiesību sistēmā šādi ierobežojumi. Un tā bija problēma. Un tā 1980. gados mums bija ANO līgums par naudas atmazgāšanu, un tad Parīzē arī tika izveidota darba grupa, kuras mērķis ir izbeigt finanšu noziedzību. Tam ir bijusi milzīga ietekme globāli. Visās pasaulēs, visas dodas pie citām valstīm, novērtē par to, kā viņas cīnās ar naudas atmazgāšanu. Tagad ir visādām bankām, ir nodaļas, kuras strādā ar atbilstības pārbaudēm, un tā ir arī milzīga nozare, 100 miljardu nozare, par kuru ir jācīnās, un tiešām tad tas mērķis ir tiešām ļoti augsts un cēls. Bet vai tas aptur naudas atmazgāšanu? Nē. Vēl aizvien ir 2–5% no pasaules IKP, ko atmazgā. Neskatoties uz to, kādi ir šie pūliņi, 80. gadi Floridā, kā pret to cīnās, un tagad kā pret to cīnās arī šobrīd. Tas ir tas, par ko es interesējos. Es interesējos par to, kāpēc, ja ir šādi pūliņi, ja šādas tehnikas, kāpēc netiek apstādināta problēma. Un tad viena no lietām, ko man patīk darīt ar draugiem, kad mums ir brīvs laiks, un kad mums ir vēlme, mēs organizējam Londonas kleptokrātijas tūrs. Tas ir kā Holivudas brauciena ar autobusu. Tur Holivudā var apbraukāt ar autobusu. Cilvēki vienkārši rādīs tātad mājas, kuras vai nu tagad pieder, vai nu piederēja zvaigznēm, Holivudas zvaigznēm. Un tas tā ir. Londonā mums ir līdzīga situācija, bet mums nav filmu zvaigznes, bet mums ir kleptokrāti. Un līdz ar to mēs tad varam arī tieši tāpat pa rietumu Londonu braukāt un rādīt, kur ir Krievijas oligārhi un dažādi vēl citi korumpanti no Āfrikas valstīs un citur, kur viņiem pieder šie te īpašumi. Un ir bijis interesanti arī novērot to, kā uzmanība ir tikusi pievērsta vai šī te uzmanības pievēršanas fokusu maiņa tad ir notikusi un kā kleptokrāti ir arī tam pievērši vai kā viņi ir rēģējuši uz to. Es nedomāju, ka galvenais būtu kleptokrātijas šīs te tūris vai arī tas būtu smieklīgākais šajā programmā, bet patiesībā mēs iespējams neesam pat visaktuālākie. Un neskatoties uz to, kā valsts vēlas cīnīties, bet tieši aicināt naudu, lai tā ienāktu savā valstī, bet ir bijuši arī gadījumi pārāk tādi acīm redzam. Un kleptokrāti tieši tāpat arī uz to ir reaģējuši, tieši tāpat kā naudas atmazgātāji. Gan FIB vai biroju 80. gados mērķis, kā to apkarot. Un tad sākumā kleptokrāti, kas iegādājās īpašumus pēc 91. gada apvienotajā karalistē, viņi to darīja vienkārši atvērti, vienkārši ieradās kā bankā ar kasti. Es arī runāju ar kādu valsts aģentu, kurš arī šo te pirmo darījumu veica. Tātad tā bija vienkārši nauda, kas ienāca Londonā, un tā māja bija nopirkta viņa vārdā, visi bija laimīgi. Bet pamazām aizvien vairāk tāpēc skaidrs, ka visa šī nauda no Krievijas, ka tā nav iegūta. Aizvien skaidrāk bija tas, ka tā nav iegūta legālā veidā, bija arī Ņujorkas skandāls.
Un tad šķiet, ka Krieviem bija jāsāk slēpt to, ka viņiem tas pieder vai pieder kaut kādi uzņēmumi, un tas tika izdarīts caur offshoriem, čalas kompānijām. Bet arī iestādes tad sāka to pamanīt, centās to apturēt, bet ne tik daudz, ka viņiem rūpētu šī kleptokrātu kaut kāda izrādīšanās ar saviem līdzekļiem, bet gan ar to, kā tiek veikta nodokļu nomaksa. Varbūt tas viņus interesē vairāk. Un tad ar gadiem čalas uzņēmumu izmantošana kļuva aizvien nepievilcīgāk regulējuma dēļ, bet vai tas apturēja Krievijas kleptokrātus? Nē, tā vietā viņi vairs neizmantoja čalas uzņēmumus, bet gan trastus. Trasti ir tad, kad viņiem ir, tas pat vairs nav kā uzņēmums šajā nodokļu offshore, bet gan, ka viņiem ir attiecības ar juristi tajā valstī, un tad līdz 90,000 varbūt samazinājās arī tieši to kompāniju skaits, bet līdz 250,000 ir pieaudzis trastu skaits. Tāpēc tā problēma nav atrisināta. Un naudas atmazgātāji, protams, ka ir reaģējuši uz tām darbībām, un tomēr darbības turpinās, neskatoties to. Message to bring to a country like Latvia. Latvia has... Tas tomēr ir depresīvs vēstījums, un Latvija, tas nebūs nekas tāds ļoti jauns vai jaunums, pateikt to, ka Latvija ir daļa no problēmas, un patiesībā ir ļoti labi redzēt arī to, kādi ir centieni Latvijā par to problēmu cīnīties, bet ir arī reāla problēma. Un, protams, tāda, ka Latvija ir pietiekami liela, lai būtu daļa no problēmas, bet nav pietiekami liela, lai būtu daļa no risinājuma, vai arī lai būtu risinājums. Un kas tad ir izaicinājums? Latvija var pārtraukt šo te naudas plūsmu, varbūt nav vairs kaut kādi pakalpojumi, varbūt viņi dosies uz Singapūru, uz Dubaju, un ja jau naudu jebkurā gadījumā atmazgā, tad kāpēc vispār būtu jāuztrauc par tā apturēšanu? Un tas ir tas jautājums visam apakšā. Ja ir pietiekami grūti vai arī pat neiespējami ar kaut ko darīt, man ir kāds draugs, Jasons Šārmans, viņš ir Cambridge Universitātes pasniedzējs profesors, un viņš runā par globālu atbilstības nozari. Ja mēs runāsim par $100 miljardu, kas tiek tērēt, es nedomāju, ka mums vajadzētu šie $250 miljardu vispār tērēt. Tos nav vērts, ja tā cīņa neko nedos. Mūsu problēma ir tāda, ka mēs domājam par naudas atmazgāšanu pilnīgi nepareizi. Es jau arī no sākuma teicu to, ka tad, kad valdības domā, kā atrisināt, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu problēmu, viņi domā par to. Bet ceļu satiksmes nogadījumi un naudas atmazgāšana ir fundamentāli atšķirīgas problēmas. Tā ir inženiertehniska problēma ceļu satiksmes gadījumos, var radīt drošākas automašīnas, tad var arī samazināt. Bet naudas atmazgāšanā tā ar inženiertehniskiem risinājumiem neko nevarēs izdarīt. Mēs nevaram izmainīt kaut kādas caurules, pa kurien plūst līdzekļi. Tā ir cilvēku dabas problēma. Un cilvēku daba ir tāda, ka viņi ir alkatīgi. Un viņi zog, un ja zog, tad grib paturēt. Un ja grib paturēt, tad ir jāatmazgā. Tāpēc vienmēr būs pieprasījums naudas atmazgāšanai. Why do we bother trying to fight it? Well, tad kāpēc mēs vispār cenšamies ar to cīnīties? Tas patiesībā ir ļoti interesants jautājums, un es kādā skolā pirms 5 gadiem man bija uzruna par naudas atmazgāšanu, un šeit skolās patiesībā runāt ir biedējošāk nekā šādā auditorijā kā tagad, jo bērni uzdod tādus jautājumus, no kuriem ir bail. Un lūk, bērni arī pajautāja, ja jūs visu šo zināt par naudas atmazgāšanu, kāpēc jūs pats to nedarāt? Jā, nu tas ir kā aizvainojums, vai tiešām tas nozīmē, ka es neizbaudīju savu runu, vai tā sanāk un neizbaudīju tātad dzīvi, kāda man bija, bet es domāju par to katru dienu, kopš šis jautājums man tika uzdots, jo kāda tad ir atbilde? Tas konfrontē mūs visus, tad kāda jēga ir apturēt naudas atmazgāšanu, tas notiks tik un tā, tad vienkārši dosimies un darīsim to pašu. Bet, lūk, Floridā, atgriezīsimies pie tās, un tur bija kāds profesors, eksperts naudas atmazgāšanā, viņu arestēja par naudas atmazgāšanu. Un es domāju, ka mēs daudzi no mums, kas ir mācījušies noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, mēs, esam par to aizdomājušies tādā ziņā, varbūt, ka tas ir to vērts, vai arī iemesls ir tāds. Pasaule būtu labāka vieta, ja Putins un viņa draugi nezagtu šo visu naudu, ko viņi varētu pēc tam atmazgāt ar īpašumiem rietumos un tā tālāk, un arī mainīt šos te rietumu demokrātiju un procesus. Cilvēce būtu labāka, pasaule būtu labāka, bez cilvēku tirdzniecības, bez fentanola, bez visām šīm problēmām.
Jā, un vienmēr būs noziedznieki, kas gribēs to darīt, bet mums nevajadzētu sekot viņu piemēram. Un tieši tāpēc es domāju, ka tas, kā saprast naudas atmazgāšanu, ir šis te noziedzīgais nodarījums var dot savus augļus, peļņu. Un kā to apstādināt, ir noņemt šo te peļņu. Jo mazāk viņi varēs no to nopelnīt, jo mazāk viņiem būs motivācija to darīt. Protams, ka nav iespējams pilnībā iznīdēt noziedzību, bet gan var samazināt tā pievilcību. Tad jūs esat kā šķēršļi, vai arī veidojat šķēršļus naudas atmazgāšanas ceļā. Un tas ir svarīgi. Ir svarīgi to turpināt darīt, jo Floridā 80. gadā, jā, protams, ka mēs varam vēlreiz atcerēties un smieties par šiem piemēriem, par to, cik acīm redzam tas bija, un tomēr šodien ir daudz grūtāk, un bija pat arī grūtāk tas, ko viņi 80. gados izdomāja par to, kā naudu, piemēram, sadalīt kaut vai mazākās paciņās. Arī tas jau samazināja peļņu šim noziedzīgajam nodarījumam. Vairāk naudas bija jāmaksā arī tad, kad bija ar privātajām lidmašīnām jāved nauda uz Bahamu salām. Lūk, ar katru šo te centienu, ar katru solīti viņi īstenībā tuvoja savam mērķim, un ir iespējams teikt, jā, naudu tik un tā atmazgāja. Tas nebija noderīgi, un tomēr ne. Tādā veidā mēs uzdodam šo jautājumu nepareizi. Vienīgais veids, kā mēs varam vērsties pret naudas atmazgāšanu, ir padarīt to aizvien kaitinošāku un nērtāku, un tieši tā ir mūsu ambīcija un mērķis. Tāpēc vēstījums tam visam, un es zinu, ka rīt ir pretkorupcijas diena starptautiskā, tad, ja mēs izdarām, tad vai nu mēs pilnībā esam gūstam panākumu, vai arī vismaz progresējam, neskatīsimies apkārt pasaulē un pateiksim, jā, tas bija stulbi, jo tagad Dubajā. Nē, aizbrauciet uz Dubaju un pastāstiet viņiem, kā to darīt. Tāpēc, ka ja apturēs to plūsmu viņi, tad varbūt vēl grūtāk būs krieviem to darīt. Un varbūt tad arī Turcija pārstās, un varbūt tad arī Londona. Visbeidzot, varbūt tiešām, jā, varbūt tas ir kaut kāds tāds pārāk jaunu rožains uzstādījums, un tomēr es varu noslēgt un gribu noslēgt ar to, ka es gribu pateikties par visu, ko es esmu darījuši, un jūs neesat padavušies, tāpēc, ka tas tiešām nav bezjēdzīgi. Paldies jums!